Labdien, golferi! Šodien vēlos padalīties ar jums ar nelielu informāciju saistībā ar slaisu, kas ir golferu lielākā problēma viscaur pasaulē. Tātad, kad mēs vispār runājam par bumbiņas lidojumu, ir jāsaprot, ka ir divi galvenie faktori, no kā atkarīgs, kur lido bumbiņa. Jā, viens ir nūjas ceļš, pa kuru nūja ienāk bumbā. Jā, tas ir tas, ko mēs golferu valodā amatieri saprotam no ārpus uz iekšu, no iekšu uz āru. Un otrs, lāpstiņas atvērams vai aizvērams, kuru pusi viņi skatās saskarsmes brīdī ar bumbiņu. Slaisa gadījumā mēs nākam no ārpus, mēs bumbu nošķeļam, un lāpstiņa ir atvērta pret mērķi mūsu. Ja? Viņi skatās pa labi no mūsu mērķa saskarsmes brīdī ar bumbiņu. Šis te otrais faktors ir daudz svarīgāks. 75–80% no tā, kur lidos bumbiņa, ir atkarīgs no nūjas lāpstiņas tieši. Tāpēc šo te elementu novērst vispirms ir vissvarīgāk. Nūjas lāpstiņa gan pilnībā korelē golfa vēzienā ar mūsu satvērienu. Ja? Un šeit man priekšā ir audzēknis, kuram bija liels problēmas ar slaisu, un mēs divu nodarbību laikā no slaisa pārgājām uz stabilu draw un aptuveni pieaudzējām 15 metrus attālumā ar katru nūju, tāpēc jebkurš, kuram ir šāda problēma, var no šī te video pamācīties. Šodien es parunāšu tikai par tvērienu, ja? Tas būs pavisam īsi. Un nākamajā video mēs parunāsim par to, kā mēs izmainījām to nūjas trajektoriju, pa kuru viņi nāk, lai viņš sistu to draw vairāk. Ja? Tātad pirmajā treniņā mēs konstatējām, ka tvēriens, protams, kā šeit pa kreisi ir tas pirmā treniņa svings, un skatieties kreiso roku, cimda emblēma nav redzama, un neviens kauliņš nav redzams. Ja? Tātad tvēriens ir vājš, ja? Kas mums beigās atvēzienā rezultējās atvērtā lāpstiņā. Šeit pa labi ir labotais tvēriens. Kā jūs redziet, ļoti daudz var salīdzinoši redzēt cimda emblēmu kreisai rokai un kauliņus var redzēt. Ja, roka ir vairāk tā kā virs nūjas kāta. Ja? Bet pats galvenais atskaites punkts cimda emblēma, kauliņi. Ja? Mēs tur uztaisījām nedaudz spēcīgāku, stronger tvērienu. Ja? Un rezultāts tam ir sekojošs. Šeit ir labotais. Uzliksim pirmo. Ja? Tātad, kur es runāju par atvērto lāpstiņu, atvēzienā šī pa labi ir vecais. Ja? Šī ir pārāk atvērta lāpstiņa, ja? No kuras lielā mērā radīsies gan pilnīgi noteikti slaiss šim te cilvēkam. Ja? Un šeit skatāmies tagad laboto ar jauno tvērienu, neko citu mēs neesam mainījuši. Neko dotajā brīdī. Ja? Nu, re, kur lāpstiņa jau mums nav atvērta. Ja? Ir, teiksim tā, square jeb taisna. Ja? Tas ir viss, ko mēs izdarījām pirmajā treniņā, un jūs redzat, cik tam ir liela izmaiņa, un par to, kā mēs izmainījām nūjas ceļu un radījām to patieso draw, es jums pastāstīšu rītā ar vēl vienu video.